Jebkura jauna ražotne, un jo īpaši militārajā jomā, kā mēs zinām, ir ļoti, ļoti nozīmīgs rūpniecisks objekts. Un tas, ka šādu objektu veido arī Latvijā, kur tātad ar ārvalstu partneru palīdzību nonāks tehnoloģijas, kur Latvijas cilvēki ar savām zināšanām un prasmēm strādās. Es domāju, tas ir ļoti liels iegūms Latvijas tirgu. Un, protams, ka tik daudz, cik saražo neviena rūpnīca mums Latvijai nevajag vienai pašai. Ja? Tas nozīmē to, ka mēs kļūsim arī par eksportētājiem, ja? Un varēsim uzlabot savus eksporta rādītājus. Ja? Un tas jau kopumā ekonomikai dod tikai šos pozitīvos aspektus. Ja? Nerunājot, kā jau es teicu, par to, ka darba spēks ir jāpiesaista, jo mēs jau bieži sūdamies, ka mums nav darba vietu. Un šādi objekti jau rada arī darba vietas. Jebkurā gadījumā, manuprāt, tas ir svarīgi, ka šāda veida rūpnīcas veidojās šeit pat Latvijā, jo tiešām mēs redzam to, ka ir rindas uz dažādām iekārtām, munīciju, aparatūru. Un, protams, tas, ka rūpnīca būs šeit Latvijā, tas paver, manuprāt, lielākas iespējas, ka varbūt mēs šeit arī kaut kādos krīzes momentos varēsim saražot paši šeit. Pirmām kārtām jau savām vajadzībām, otrām kārtām mēs varēsim izmantot savu arī zinātnisko potenciālu, jo lai kādas jau ir gatavas tehnoloģijas, ko izmanto, bet vienmēr jau ir iespējas uzlabot. Ir īpaši pašlaik, kad tāpat attīstās mākslīgais intelekts, tad iespējams šeit arī var. Un visdrīzākais arī tuvākā nākotnē tiks pielietots plašāk mākslīgais intelekts. Līdz ar to, teiksim, ir iespējas arī mūsu zinātniekiem jauna darbības sfēra, kurā var turpināt darboties. Un trešām kārtām neapšaubāmi tās ir darba vietas šeit Latvijā, jo mēs jau bieži sūdzamies, ka nav darba vietu. Un domājams, ka militārā rūpniecībā jau, cik es atceros, vienmēr gan tehnika, gan iekārtas, munīcija pietiekami augstās cenās, tātad var arī normāli maksāt cilvēkiem par darbu.